Jā, labdien visiem. Es ceru, ka Liena nekur nepazudīs, jo mums jau dikti pārklājās tie darbi un jautājumi tā kā par prezentāciju man būs īsāk, un tad mēs varēsim debatas garākas uztaisīt. Bet īsi ejot cauri pār platību maksājumiem, iesniegumi šogad, mēs redzam iesniegumu skaitu un bija papildus iesniegumu pieteikšana augustā dēļ šīm situācijas ieviešama jaunā perioda pasākumus un bija diezgan daudz problēmas. Tad mēs redzam, ka šī augusta laikā tika papildus iesniegti 293 un atsaukti 90 pieteikumi. Faktiski plus 200 pieteikumi bija tie, bet bez tiem vēl arī sakārtojās pieteikumi, kuri nebija pareizi kaut ko pieteikuši. Līdz ar to būs mazāk sūdzību, mazāk skatīšana, un tas arī palielina bišķiņu to pieteikto zālāju skaitu, kas īstenībā ir ļoti vajadzīgs mums, lai neliktu atkal atpakaļ zālājus atsēt arumos. Pār platību pieteikumiem tā globālā situācija dikti jau nemainās. Mums ir 1,7 miljoni hektāru. ISIPS tagad grūti pateikt, bet es jau sāku pierast, iepriekš bija VPMs, tagad ISIPS. Un tad šie pieteikumu skaits bišķi mazinās, hektāru skaits jau ļoti līdzīgs ir. Un mazo lauksaimnieku skaits ir bišķiņi palielinājies virs prognozētā kaut kāds 106%, bet tas arī neko daudz neizsaka. Pieteikumu skaita ziņā un 118% ir hektāru ziņā. Mazie bija 500, un šeit ir tik smalks, ka es droši vien neiešu cauri visām šīm smalkajām sadaļām, jo katrs savus cipariņus var redzēt, aptuvenās tātad saistītais atbalsts kopā globāli, ja mēs skatāmies, ir 116% no prognozētā, bet hektāru ziņā ir attiecīgi katrā sadaļā, te mēs varam redzēt, vislielākie pārsniegumi, ir par proteīna augiem, tā kā tur varētu būt, lielākie samazinājumi, ar ko bija rēķinājušies cilvēki. Bet tas varbūt ir tas sāpīgākais no šī. Tā, labi, šeit mēs arī varam bišķiņu pārskriet pāri uz Bdūzī, tātad bioloģiskās saimniecības. Šeit mēs redzam, ka bioloģiskiem ir bišķiņu mazāk kā bija plānots, tātad samazinājumi nebūs, tur viss ir labi. Salīdzinoši. Un īstenībā šie procenti, ja mēs tagad par ISIP vai īstermiņa aizdevumu jau Liena teica šogad, bija 2169 klienti un 22,79 miljonu eiro. Tas ir krietni pieaugums pret iepriekšējo gadu. Un, tas ir, protams, plusi, bet mīnus ir tas, ka tas noēd bišķiņu nost de minimis pieejamo, un de minimis pieejamo mēs zinām, ka pašlaik noēd viņš vairāk nekā iepriekšējā gadā, jo paši kredītprocenti ir pieauguši un naudas cena ir pieaugusi. Par izmaksu grafiku. Izmaksas plānotas nedēļā no 16. Faktiski tas ir jau pēc nedēļas jau sākam plānot, jo ar 16. sākas jaunais finanšu periods, mēs varam maksāt avansus. Avansu maksājumi paši pirmie, kas iestāja nedēļā, būs attiecīgi par izsīpu avansu maksājums 70% apmērā, bet te jāreikinās, ja ir ņemts tas aizdevums, kurš jau bija 60 eiro, un tie 70% mums sastāda aptuveni 67 eiro, tad tas maksājums būs ļoti mazs, tad saņems 7,5 eiro, kā tur sareiķināsies, bet katrā gadījumā tad uz neko daudz nevar reiķināties. Protams, ja nav ņemts šis aizdevums, tad tie maksājumi jau jūtami būs lauksaimniekam. Pārējie, un gala maksājumi sāksies, kā parasti ar decembri.
Un šeit ir attiecīgi pa visām ekoshēmu maksājumi, tie mums sāksies janvārī plānoti. Šeit ir gan bišķiņa problēmas tas, ka tur mums no vada dati jādabūn, tas nozīmē, ka lauksaimniekiem vajag arī iesniegt šos datus un ar to sistēmu pašlaik ieviešot jaunu sistēmu jau vienmēr ir kaut kādas aizķiršanās. Neiešu cauri katram maksājumam īpaši, bet nākamais, kas būs avans 85% būs bioloģiskie. Viņš sāksies arī oktobrī, bet jau nedēļu pēc. Faktiski, ja nedēļā no 16. mēs sāksim izsīpt maksājumu avans, nedēļā no 23. varētu aiziet avans maksājumu bioloģiskajiem. Par līdz sistēmu, par līdz sistēmu mēs visi esam saskārušies ar diezgan smagu situāciju, ieviešot jaunu sistēmu. Protams, ir grūti un pirmo reizi ievadot visu sistēmā, nav tik vienkārši, kā, teiksim, nākamajā gadā, kad es jau zinu, kā vadīt un var nokopēt iepriekšējo gadu. Tad šeit tas plāns, kad būtu jāievada šie dati sistēmā, bija paredzēti līdz 5. novembrim. Pašlaik ministrija strādā ar domu, ka varētu šis laiks pagarināties, bet kamēr lēmums nav pieņemts, tikmēr droši vien, ka tā būtu spekulācija no manas puses kaut ko teikt. Tātad, bet viena lieta, ar ko es saprotu, mēs un arī diezgan daudz saskarsimies tur, kur ir pieteikts ekoshēmām par 5. ekoshēmai, un nav veiktas augšņu analīzes. Tad faktiski viņi visi tiks noraidīti kā neatbilstoši. Ja augšņu analīzes ir veikts vidas jūtīgās teritorijās, Zemgalē, Pierīgā, visur lielā apjomā, tur gandrīz vai nav problēma, jo tur bija tam jābūt jau obligāti, tad, kad brauc tālāk no šīm teritorijām, tad tā situācija atšķirās. Un vēl pa platībām, lauka atbalsta dienestam, tas neliels mums ir saglabājušās 5% pārbaudas uz vietas, tā kā jārēķinās, ka mēs brauksim un ar droniem lidosim un skatīsimies uz vietas, staigāsim pa laukiem, bet tas apjoms nav baigi lielais. Un paralēli pārbaudīsim satelīta datus, un satelīta datus mēs 100% pārbaudām, bet par cik tā ir mums jauna sistēma, kas tagad tiek ieviest. Protams, tur rodās kļūdas, un līdz ar to mēs sūtīsim vēstules ar lūgumiem, teiksim, atsūtīt fotogrāfiju no tā un tā lauka, vai skaidrot, vai tur tiešām ir divas dažādas kultūras, vai tas mums vienkārši no satelīta nepareizi rādās. Tā kā, tas arī pirmā gada tāda, aizķeršanās var visiem radīt bišķiņ sarežģījums. Tas bija īsi pa platību maksājumiem, pa investīciju pasākumiem. Droši vien es te ļoti ātri pārskriešu pāri, jo Liena jau gandrīz visu izstāstīja. Pašlaik ir vaļā šis jaunā lauksaimnieka pasākums. Un šajā jaunā lauksaimnieka pasākumā tātad izsludināts, viņš tātad no 20. septembra līdz 20. oktobrim un gandrīz 7,5 miljoni. It kā nauda pret iepriekšējām kārtām ir ok, bet interese ir negaidīti liela. Ja jau uz šito pirmdienu bija 10 projekti iesniegt, kas nekad nav bijuši tik agri sākt sniegt projekti, un vēl pie 180 bija jau procesā, kas tika veidoti, ko mēs nezinām, protams, pa kurām pārvaldēm, bet īstenībā tā interese ir ļoti liela, tāpēc šeit varētu būt, kad nauda trūks un būs rindošana. Izmaiņas no iepriekšējā perioda, tas pati galvenā izmaiņa, ka nav obligāti jāpārņem visa saimniecība un nav jau jābūt tam savam resursam šiem vismaz 15,000 eiro apmērā. Un vēl viņš ir atbilstoši nevis 24 mēnešus, bet pirmos 5 gadus no kļūšanas pa jauno lauksaimnieku, kas faktiski ir 3 tādi lieli bonusi, kas arī ir radījuši šo interesi. Bet ir jau ok, jaunu cilvēku mūsu laukos trūkst, un mēs tikai priecīgi, ja pilnīgi visu naudu apgūsim. Tā kā skatīsimies, droši vien cīnīsimies kopā. Jā,
tas bija par jauniem mazās saimniecības. No šodienas, laikam, sākās pieteikšanās tieši trāpījušās. No šodienas un līdz 6. novembrim. Šeit ir vēl lielākas izmaiņas, kā bija jaunajos lauksaimniekos. Šeit ir, viņš jau pēc regulas jau paredzēts pilnīgi cita veida pasākums, tāds investīcija tipa pasākums, kā bija IBA vecajā, tikai atvieglotākiem nosacījumiem. Faktiski ir jārealizē projekts, un tad var dabūt to finansējumu atpakaļ. No 85% apmērā šeit, gan jaunajos lauksaimniekos, gan šeit ir iespējama gan ražas novākšanas tehnika, gan traktoru tehnika. Bet, protams, mēs skatāmies samērīgumu. Nevar te lielu dominatoru pirkt mazā saimniecība ar 20 hektāriem. Tur mēs vienkārši nelaidīsim cauri uz samērīgumu. Arī jau tā summa nav dikti forši priekš lielām investīcijām, jo 30 000 ir it kā daudz, un tai pašā laikā arī priekš tādas tehnikas galīgi nav daudz. Bet jā, šeit ir un jaunais ierobežojums, kas nebija iepriekšējā kārtā vai iepriekšējiem maziem lauksaimniekiem, ir 100 hektāri tātad uz saimniecību. Ja ir virs 100, tad jau viņš vairs neskaitās kā mazais, viņš iet uz citām IMA pasākumiem. Jā, Tad mums pašlaik ir vaļā uz 3 mēnešiem pasākums par atbalstu krusā un vētrā cietušajām ēkām. Faktiski tas ir Zemgalē vislielākais apjoms, bet ir arī citur. Kurzeme vēl cieta uz augšu, bišķi virs Zemgales, un bija arī Latgalē un Vidzemē kaut kādi postījumi. Uz 3 miljoniem ir izsludināts šo jumtu maiņai vai siltumnīcu atjaunošanai, kas ir sapostīts jumtu, protams, ražošanas ēkām. Tur ir 28 projekts, 700 000 pāri iesniegt. Viss it kā ir ok, un viss turpinās. Viņš līdz 1. decembrim ir vaļā. Bet tāds nepatīkamāka bilde mums ir pielikta blakus, gadās arī tā saucās. Mums piesaka šķūni, kam ir vajag pāris tūkstošus durvju nomaiņai, un kā aizbrauc nofotografēt, vecās durvis izskatās šādas. Tur ar krusas postījumiem vai vētru nav nekāda saistība, ja tur nav bijis normāla investīcija jau iepriekš. Tāpat mums ir arī bijis jumts, kur ir pieteikts pār pa 200 kvadrātmetru jumts kūtī un nomainīti. Tur ir 30 kvadrātmetru un viss pārējais ir vecais palicis. Bet nāk jau pieteikt, ka Tie ir tādi darvas pilieni, kur, protams, velkais sevis sankcijas un sankcijas velk tādas, ka konkrēti gadījums, kas mēģināja dabūt naudu par jumtu, kuru viņš nebija nomainījis, viņš ne tikai ir noraidīts, viņš arī izslēgts uz 3 gadiem no nākotnes atbalstiem. Un jāreitinās, jo lielāka mēģināšana kaut ko apiet, jo pašlaik arvien stingrāk tā situācija paliek. Un mēs dikti gribam vērst uzmanību pie kļūdām projektos. Ja mums tehnikas katalogs ir lielā mērā atrisinājis problēmas iepirkumiem tehnikā un arī iekārtās, šo problēmu vairs tādu nav. Protams, ir kaut kāds aizķeršanās, bet šīs juridiskās problēmas ir atrisināts un krāpniecības gadījumi gandrīz izslēgti faktiski. Tāda problēma mums ir būvniecībā. Un būvniecībā šī problēma iet tā kā tāds liels sniega bumba, un viņa iet uz leju, un viņa nemainās. Un es saprotu, ka es kā lauksaimnieks gribu, lai būvē man tas būvnieks, kur es pazīstu, kur es zinu, ka viņš ir būvējis man iepriekš un kuram es uzticos. Es to visu saprotu, bet spēles nosacījumi ir jābūt godīgai konkurencei. Tad tam būvniekam ir jābūt lētākajam, nevis tam būvniekam ir jāmēģina kaut ko sarunāt ar mani un uztaisīt kaut kādu situāciju, lai apietu. Mēs saskaramies iepirkumos ar no viena datora nākušiem iepirkumiem ārā.
galvenais, ka ne tikai mēs uzreiz to noraidam, jo nav jau dikti grūti paskatīties, ja man, piemēram, ir tāmē konkrētajā pozīcijā 100 eiro, un ar tiem diviem pārējiem ar koeficientu ir 110 un 120 eiro, un tā ir pa visām pozīcijām, tad ir pilnīgi skaidrs, ka to nevar uztaisīt atsevišķi dažādi, teiksim, piedāvājumi, tas rodās vienā un tai pašā datorā. Pie kā tas ir nonācis pašlaik, tas ir nonācis pie reāli daudz, bet pēdējā laikā, kopš EPO prokuratūra ir Latvijā jau pār pa 20, pie mums ir krimināla procesi, ir notiesājoši krimināla procesi. Un viens ir tas, ja pat notiesājošā krimināla procesā šis lauksaimnieks saņem nosacītu sodu, tad neviena banka ar viņu vairs nerunā. Viņam faktiski ir noslēgta visa naudas plūsma un pilnīgi viss. Viņš ne tikai nesaņems no mums turpmākos 3 gadus nekādus tur atbalsta pasākums nevarēs pretendēt, un nevarēs pretendēt arī uz kredītu procentiem un tādām lietām. Viņam arī ir pārkrusts no bankām, un ar to arī praktiski viņa bizness ir beidzies. Un tad ir dikti jāizvērtē, vai ir vērts mēģināt par visu varu izkombinēt, lai man būvē tas mans būvnieks, kuru es pazīstu. Varbūt, ka tad ir jāsaka tam būvniekam, esi lētāks. Tad es tevi paņemšu, ja ne, tas strādā konkurence. Bet jā, šī situācija ir īstenībā, viņa nāk ar vienu, viņa nav Latvijā tika unikāla, bet viņa ir tāda, ar ko mēs saskaramies un ar ko saskarās, teiksim, tiesības sargājošās instances. Un tad, ja kādam būvniekam tiek paņemti viņa datu nesēji un pārbaudīts, no kurienes kādi mēli ir nākuši, tad izrādās, ka nevis vienam lauksaimniekam, bet vēl daži strīpiņā stāv, kuriem uzreiz var ņemt ciet un sēdināt. Tā kā tas laikam ir tas, ar ko nedariet. Vienkārši spēles noteikumi ir spēles noteikumi. Un otra lieta, pie kā mēs esam pēdējā laikā dikti sakritušies, ir atbalsts, praktiski prasa atbalsts pa pašu veiktiem darbiem. Es pats saberu smiltis, es atvedu no savas karjeras, mana tehnika strādā, un tas vai ir jau parādīts kā neizdarīts darbs, un tad līdz ar to var apiet iepirkuma nosacījums. Tas, kas to zina, tas tur var piedāvāt lētāku cenu uz to pozīciju, vēl kaut ko. Un nav jau tik grūti arī to redzēt. Protams, mēs brauksim baudīt arī pirms būvniecības. Mēs arī ļoti labi redzam, ar kādu tehniku tiek strādāts, kādi traktori velk tos smiltis vai mašīnas, vai kam viņi pieder. Nav jau nekas noslēpjams, viss globāli pieejams pašlaik. Un dronu palaist pār būvobjektiem mēs vienmēr varam, bet mēs jau ceram, ka tas, ka tas kaut kā apstāsies, jo ne jau visi ir krāpnieki, bet tie daži rada to lielo negāciju apkārt. Jā, tagad par kaut ko labākā, kā par valsts atbalstu. Par risku pārvaldību Liena faktiski visu izstāstīja, te ir īsā statistika, tātad 2241 pieteikums šogad, piemērots samazinājums naudu izmaksātā, kā jau Liena teica, ministrija ir atradusi situāciju, ka mēs varam tikt pie naudas un piemaksāsim klāt. Tik līdz būs un varēsim izmaksāt, vai tas būs oktobra beigās vai novembra sākumā, tam var nav tik liela nozīme, bet katrā gadījumā šeit tas risinājums tā kā būtu atrasts, kā riska pārvaldībā nosakt 100%. Kredīta procentos, jā, te man ir īsāk aprakstīt, cik kurā sadaļā, kam pietiek, kam nepietiek. Situācija, protams, ar kredīta procentiem ir sekojoši, ir 2700 pieteikumi, ir pieaugošs pieteikumu skaits, pieaugošs finansējumu pieprasījumu skaits, apkārt jau arī pieaugoši kredīti, nevienam jau vairs nav tā, ka ir zem 4, ka varētu pieteikties. Visi, jo tā lielā kredīta masa jau prasās.
Kur ir problēmas šogad, ir tas, ka ir daudz pārpratumu, ka ne visi altuma kredīti ir atbilstoši šogad, bet situācija ir tāda, kā ir uz priekšu. Tad droši vien, kad var atkal debatēt nevalstiskās organizācijas ministri un tā tālāk un domāt. Katrā gadījumā pašlaik tiek no ministrijas puses atbalstīta ministrijas kredīti, no ekonomikas ministrijas kredīti organizētie caur altumu. Jā, viņi nonāca lauksaimniekiem, bet attiecīgi šie finanšu instrumenti, kā kredītprocenti, tur nav piemēroti šogad. Jā, te tas ir īsumā aprunāts, atrakstīts, kuriem no altuma pasākumiem viņi bija atbilstoši mums. Ciltsdarbus mēs izmaksājām visus, faktiski tur nav nekāda aizķeršanās bijusi, un kā jau Liena teica, nākamgad būs apmēram tāda pati situācija. Palikuši no ciltsdarba ir vienīgi kazas, tas nav baigi daudz, 115 000, bet, attiecīgi, protams, šī nozarei tas ir būtiski, bet to mēs arī šomēnes izmaksāsim. Jā, tad, laikam, baigi ātri būšu pārskrējis pāri. Ātri gan nav sanācis, bet 5 minūtes vēl ir, kad mēs varam parunāt uz jautājumiem, atbildēm. Un, ja rodas man jautājumi, vai ja kāds Lienai rodas, tad mēs viņu paaicināsim. Jā, lūdzu, droši, kam kāds jautājums, es ainicīšu mikrofonu. Sveicināti. Man jautājums, angāram tika krustas laikā izgrūstas durvis. Angāru uzstādīja firma Fitero, tās durvis svārtus, ja? Un arī laboja viņu. Kā tad man tagad darīt ar to visu? Viņš tika uzstādīts pēc... Nē. Angāram durvis tika 2020. gadā uzstādīts. Un tagad krustas laikā viņas tika iestumtas uz iekšu. Man arī ir foto uzņemts. Un atjaunoja jaunus vārtus, uzlika atkal tā pati firma Fitero, pie kā mēs griezāmies. Tas viss ir labi. Jūs sniedzat iekšā pieteikums, sniedzat iekšā dokumentus, un tur nav īpaši jau par tādu summu, kur vispār ir cenu salīdzināšana un fakts jau ir noticis. Tur jums nevajag neko pašlaik, vajag vienkārši visus dokumentus, kas uz to attiecas, iesniegt. Un tā intensitāte tur 50% laikam, vai kā mums 50% intensitāte? Vai? Jā, līdz 80, jā, mazajiem. Tā kā firma, viss kārtībā, neatkarīgi no tā, kura firma to darīja. Lūdzu, varbūt vēl kāds jautājums zālē? Būšu nogurdinājis viss. Ir, jā. Ja nevienam nav, tad man ir par sēklaudzēšanu. Sevišķi zālāja sēkla ir stipri pārsniegtie pieteikumi, vairāk tie hektāri ir nekā ir iesniegts. Un vēl ir problēma to, ka izskatās, ka āboliņa sēkla noteikti nevarēs izpildīt tos nosacījumus. Viņš ir zaļš un nav tik liela raža. Ceļš bioloģiskām saimniecībām viņi nevar nokult, jo nevar nosmidzināt pirms kulšanas. Kā tur izskatās? Vai... Tas jautājums ir, vai tur var dalīt pāri naudu no viena uz otru konverti. Ja? Es pašlaik nevaru par to laikam atbildēt, jo notiek izvērtēšana, un tad mēs varam mūsu platību cilvēkiem paprasīt, bet es nezinu, Liene, tu zini šito? Halo, Liene, tu zini šito vai nē? Ja teiksim, ir palikusi... Tas ir starp agrovidas pasākumiem dalīt nauda, ja vienā pietrūkst, otrā paliek. Nē, mēs šobrīd neko nevaram dalīt, tāpēc, ka tas ir finanšu plāns, kas ir apstiprināts. Viņi nav iespējams pārbaudīt. Viņi nav iespējams, jā? Nē. Ok. Ja zālājiem ir paredzēta viena summa un to zālāju sēklaudzēšanas platības ir daudz lielāks nekā paredzēts, tad mums nav ko cerēt uz normālu atbalstu. Jo graudaudzētāji neizpilda, kā parasti. Tā nav agri. Sēklaudzēšana nav ekoshēma. Viņa nav ekoshēma. Viņš... Saistītais atbalsts. Jā. Saistītājiem nepārdala. Tas uz visu periodu... Ekoshēmām tiks lemts par pārdalu, saistītājiem netiks lemts par pārdalu. Jā, tā tas ir.
Un vēl, ja bioloģiskā lauksaimniecībā netiek izpildīts paredzētais un tas, kas ir plānots uz priekšu, izskatās, ka nebūs to pieteikumu tik daudz, vai tur ņems to naudu un atdos citiem? Jā, tur ir divas sadaļas, jo bioloģiski no divām sadaļām viņiem nāk no ekoshēmām, kur viņiem palika pāri. Savukārt precīzajās tehnoloģijās un bezapvērsē tur ir iztrūkums. Un, tagad tas ir ministram uz galda diskusijā ar nozarēm, jo tur ir izšķiršanās, vai ņem nost no tiem pasākumiem un pārdala tur, kur iztrūkst, vai samazina izsip likmi. Un nozarēm viedokļi atšķirās šobrīd un radikāli atšķirās, jo tas nozīmē, ka izsip likme samazinās. Jā, tieši tā. Jā. Mazāk radīs problēmu, varbūt. Ja kaut kas no plānotā netiek izpildīts tieši tur, ja no plānotā netiek izpildīts bioloģiskās platības, kas ir paredzētas, tur droši vien vajag tieši paaugstināt likmi, lai izpildās. Un ja proteīna augus sasēja šādu likmi pietiekamā daudzumā, tad varbūt arī nevajag paaugstināt. Nākošais gadu, lai viņi rēķinās un ja sastādīts plāns un kaut kur kaut kas pietrūkst un kaut kas ir par daudz, tātad to atbalstu var izlīdzināt, lai aiziet pēc plāna. Bet ja tagad noņems nost no tā, kas ir saplānots un netiek izpildīts, vēl noņems naudu, tad vēl samazināsies. Tad plāna izpildi nekāda nebūs. Tad nevajag rakstīt projektā, ka būs 25% lauksaimniecībā bioloģiskās zemes un tā tālāk. Nu, tad... Es mīlu bioloģiskos, man viņi patīk, bet... jā, mēs mākam šo gadu padarīt vēl sarežģītāk, jo visu laiku mēs visu, ko gribam. Un te ir tas stāsts, kad bioloģiskiem mēs gribam, mums ir tas mērķis, tās platības, un tiks darīts visu un pārskatīts. Šis ir tikai pirmais gads. Mums vispār nebija pieredze ne ekoshēmās, ne tajā jaunajā pieejā. Un ir ļoti daudz akmeņu un klupšanas, un es ļoti ceru, ka nākamo gadu mums izdosies, jā, bet uzreiz visu pārskatīt mēs nevaram. Es ceru, ka nē. Bet, nē, nu, protams, es neesmu redzējis nevienu plānošanu, ka visur vienmēr 100%. Tieši tā kā vajag. Tā nebēdz būt. Tā tik var pēc fakta, kad parādīs šito plānu, bet īstenībā viņš taps tad, kad jau ir noticis. Bet mūsu plānošana īstenībā, lai arī ko neteiktu, ir ļoti labā līmenī. Ja mēs paskatāmies, mūsu kolēģi bija Vācijā, tur ekoshēmās pieteikti ir 5%. Mums te ir pieteikumi pat iet pāri, tā kā mūsu schēmas ir daudz pieejamāks cilvēkam uztaisīts nekā šur tur citur ārpusē. Tā kā no tāda viedokļa galīgi nevar Lienai pārmest, ka nav pareizi saplānots kaut kas. Mums jau tās schēmas ir uztaisīts ar tādu mērķi, lai saimniekam nekas nebūtu jādara, nekas savā saimniekošanā nav jāmaina. Ja viņš ir bezaršanā sēja, viņš turpina sēt bezaršanā. Viņam par to maksā. Ja viņš turpina miglot, tāpat kā ir miglojis pirms tam, viņš jau izpild tās schēmas, mums jau tā schēmošana ir no otras puses. Vācijā domā tā, lai videi kaut kas būtu. Mums domā, lai saimniekam nekas nav jāinvestē schēmās. Lai viņš turpinātu strādāt un tās schēmas tiktu izpildītas. Mums plānošana ir no otras puses. Ja jums zemnieks saima no vienas puses pasaka, kā vajag darīt, visi sarakstām papīrus, visi sataicām schēmas. Ja mums graudaudzētāji tiek vairāk atbalstīti, mēs uztaisām, kad zālāju sēklaudzēšanu mazāk atbalstam, saskēmojam atkal, kad var jau uzlikt vienādas likmes, bet ja redz, ka zālāju pieteikumi ir daudz vairāk nekā plānots jau iepriekšējā gadā, tur jau nav, uz pāris procentiem var kļūdīties, ne jau, ka tur uz pusotru reizi ir zālāju pēkšņi. Jā. Nu, labi. Atradām zālājos problēmiņu. Nākamā plānošanā paskatīsies. Jā, tur vēl viens. Es vienu jautājumu par tiem jaunajiem. Ļoti lūdzu ātriem. Es dēlam gribētu atdot saimniekošanu savā saimniecībā, bet viņam nav izglītības un kā būtu pareizi jārīkojas, lai varētu pretendēt uz tiem atbalstiem, ko jūs? Nu, viņam ir jau jāpieskās, jā. Jāsāk mācīties. Nu, faktiski, pa priekš gan jāsaprot, vai dēls arī grib mācīties, jo
Tas ir mūsu iepriekšējā periodā. Vislielākās problēmas bija ar to, ka dēli bija aizsūtīti mācīties un mācības bija pamestas un tā nauda bija jāatgūst atpakaļ tie 40,000 samaksātie. Jo dēlam galīgi negribējās mācīties lauksaimniecību, vēl mazāk gribējās dzīvot uz laukiem. Tā kā, bet tad ir jāstājas iekšā. Protams, tie punkti būs mazāki nekā, kad jau ir, bet ir idejiski viņš būs atbilstošs. Projekta realizācijas laikā tad... Ja. Nedarīgi, ja. Zem izglītības. Tātad, ja ir vidējā profesionālā, es esmu tehnikum beidzis lauksaimniecības izglītību, man ir punkti laikam 10, ja? Ja es esmu beidzis augstskolu ar, teiksim, LLU, agronomus vai kaut ko tādu, man jau izglītība ir, man ir vēl vairāk punkti, tātad 15, un ja es tikai iestājies mācīties, man tur 0 vai 5, tas priekš tā atbilstības, tas ir ok, bet priekš rindas. Ko lūdzu? 320 stundas lauksaimniecības... Jā, 320 stundas lauksaimniecības tātad stundas vai tie kredītpunkti atbilstošie 320 stundām. Tur ir domāti tātad lauksaimniecības priekšmeti, es nezinu, agronomija, lauksaimniecības mehanizācija, meliorācija, šitie priekšmeti tieks... Jā. Viņš var bez priekšzināšanām, bet viņam tā projekta realizācijas laikā ir jādabūna diploms. Jā, paldies. Mēs šobrīd beigsim šo prezentāciju. Paldies. Bet lauku atbalsta dienas stends ir tepat lielajā zālē un noteikti tur ir speciālisti, kuri var atbildēt uz interesējušiem jautājumiem.